Jā. Mm. Labdien! Pie mums studijā šodien ir ārsts Pēteris Apinis. Runāsim par tādu aktuālu tēmu, kas ir sāsinājusies par alkoholismu. Labdien, Pēteri! Cik daudz cilvēkiem mūsdienās ir alkoholisma problēma? Patiesībā mēs varam no citiem skaitļiem skatīties. Mēs varam skatīties no skaitļiem, ka vidējais Latvijas iedzīvotājs vidēji gadā izdara 13,2, 13,5 litrus tīras spirta. Nu, tas ir ieskaitot zīdaiņus, muļķenes, musulmaņus un vecmāmiņus. Tātad mēs skatoties par tiem, kas ir, piemēram, vecāki par 15 gadiem un dzeršanas vecumā, piemēram, līdz bēriem savām, tad viņi dzer daudz. Tā mēs varētu teikt, bet tāds precīzi pateikt, cik no viņiem ir alkoholiķi, tas ir diezgan. Nu, izklausās ļoti dramatiski, un tas vēl neskaitot to, ko mājās ražo un ko nelegāli iegādājas vai no ārzemēm atved. Ieskaitīja to 1 litru, ko mēs paši pieņemam. Narkologi saka, ka 2 litrus saražo mājās vai nopērk nelegālā tirgu. Nu, es teikšu 1, jo patiesībā tā robeža uz Baltkrieviju un Krieviju ir palikusi stingrāka. Agrāk mēs teicām, ka 20% nelegāla alkohola, tagad es teiktu vairāk par 10% nelegāla alkohola. Bet nu, jebkurā gadījumā to mēs esam ieskaitīgi. Tāpat mēs esam atņēmuši to, ko Igauni aizved no Valkas vai no Ainažiem, un mazliet neesam patiesībā pieskaitījuši to, ko latvieši izdara, ka aizbrauc uz ārzemēm, brauc un braši dzer, tad, kad viņi nonāk ekskursijās ārzemēs, un no turienes arī paši ved dažādas alkoholas dzērienus mājās. Tas netiek ieskaitīt. Jā, bet cik daudz cilvēki apzinās, ka alkoholisms ir slimība un vēršas pēc palīdzības? Tur ir atkal 2 pilnīgi pretrunīgas lietas. Piemēram, šogad narkologa kvotas, tad iespējas valsts garantēt apmaksu tik tie narkologi beigšos. Lai jūlijas, bet mēs esam iztērējuši visu decembri ieskaitot. Tad es gribu teikt, ka patiesībā kā nonākt, lai tā stabili sevi definētu par alkoholi. Bet definīcija par to alkoholiķu ļoti atšķirīga. Pēc tam, ja jebkurā gadījumā cilvēks lieto alkoholu regulāri, tad viņš kaut kādā mērā ir alkoholiķis. Lai gan tie skaiti mērķi. Jā, bet mediķi ir arī aizdomājušies, ka ir cilvēku grupa, kas vienkārši nevēršas pēc palīdzības, jo baidās nokļūt uzskaitē narkoloģiskajā, kas var ietekmēt darba attiecības vai, piemēram, autovadītāja apliecības pagarināšanu. Nē, viņš jau nevar nonākt tādā veidā, tad, kad viņš ir piedzēris, ja viņam alkohola vairāk asinīs nekā ir pieļauts, tad viņš tur nonāk uzskaitē, nevis tad, kad viņš ir aizgājis pie narkologa. Un kad pēc palīdzības vēršās, tad netiek uzskaitē ielikts. Vienkāršotā formā, nē, bet nelaimes mums ar tiem reģistriem ir, protams, un cilvēki lāga nesaprot, ka viņš kaut kur tiek reģistrēts, pierakstīts. Un tas ir tā kā kādreiz bija kazlēns, kas mācēja skaitīt līdz 10. vai dieniņās mani pieskaitīja. Nu, tik traki jau. Bet jebkurā gadījumā, ja cilvēks pats nepieņem lēmumu meklēt palīdzību un pats nepieņem lēmumu ārstēties no alkoholismu, tad neviens cits viņam palīdzēt nevar. Jā. Bet kur vispār var vērsties pēc palīdzības? Nu, taču Rēzeknē es pazīstu izcilāko Latvijas narkologu, Jāzeps Pursaks. Jā, bet tāda speciālista tiešo jāvēršas vai caur ģimenes ārstu vai?
Labāk, bet tikai es zinu, ka Jāzeps Kopsaks ir viens no Latvijas jaudīgākiem narkologiem. Viņš gan pārsvarā pieņem Daugavpilī, bet es ceru, ka notiks tādas izmaiņas, ka viņam būs iespēja ārstēt narkoloģiskos pacientus Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā. Un Latgalē būs vieta, kurā mēs varēsim reāli ārstēt arī narkoloģiskus pacientus. Es ceru, ka tas notiks tuvāko mēnešu vai pusgadu laikā. Jā, bet ir atšķirība no ārstēšanas, un esmu dzirdējis, ka, piemēram, Ogā ir tāds centrs Varavīksne, kur cilvēki brauc dažas dienas uzkavējas izskalot alkoholu no sevis, un pēc tam vai nu iet tālāk, vai atgriežas darba ritmā. Vai tā ir ārstēšana, vai tas ir tikai tā simptomu noņemšana uz brīdi? Nu, jā, tas ir visām atkarībām diezgan raksturīgs, tāpat ar narkotikām, tāpat ar psihoaktīvām vielām, tāpat ar alkoholu. Patiesībā jau alkohols arī. Un viņi pārdozējot, ja kurā gadījumā cilvēks pats var netikt galā ar šo problēmu, tad viņi arī mirklī no tā atbrīvo ārsts, bet tas neatstē pašu atkarību. Nu, nekādā veidā patiesībā. Nu, līdz ar to viņš atkal un atkal var nokļūt šajā pašā dzīves situācijā. Bet Jā, tas tāds diezgan. gadījumā lielākā daļa no, es domāju, dekšārs pilsoņiem, kas pārdzer jēgu un, nu, teiksim, nonāk līdz ļoti smagam, nu, piemēram, delīrijam vai komai, tad viņi ved uz Rēzeknes slimnīcu un kā jebkurā klīnikā, kurā ir pietiekami laba anestēzija vai anestēzijas vai reanimācijas dienas, nu, izskalot jau nav nekāda lielā māksla, bet tas nerisina problēmu. Jā, bet tas stāvoklis, kad nepieciešams jau skalot, tas rodas vairāk ar gadiem cilvēkam, tā kā viņš ilgstošāk lieto alkoholu, tas ir saistīts, vai vispārējais fizioloģiskais stāvoklis ietekmē to? Ziniet, pamēģināsim to lietu paskatīties mazliet no cita viedokļa. Ziniet, man patiesībā gribētos to paskatīties tā, ka mēs runājam par cilvēku smadzenēm. Un cilvēku smadzenes tā ir vissarežģītākā, aizmojošākā un arī vismazāk aprunātā vienība mums zināmajā visumā vai vismaz šeit pat uz zemeslodes. Nu, vienalga, Dievs vai daba ir radījis fantastiskāko struktūru, un tās ir cilvēku smadzenes. Un šīs smadzenes ir cilvēka ķermeņa vadības centrs, tas ietekmē visus eksistences apstākļus, sākot no mūsu elpošanas, nu, piemēram, līdz politikai un valdības izveidei. Smadzeņu pētniecība pēdējos 20 gados notiek neticami ātri, tādēļ, ka ir visādā veidā palielinājušās dažādas iespējas, īpaši radioloģijā, un pateicoties datorzinībām, mākslīgajam intelektam, tas viss tādā integrētā kopienā mēs varam šobrīd redzēt, kādā veidā mēs daudz ko jaunu uzzinām par smadzeņu. Gan Pasaules veselības organizācija to ir definējusi smadzeņu veselību kā funkcionēšanas stāvokli, gan kognitīvā, gan sensorā, sociāli emocionālā, gan uzvedības, gan kustību jomā, kas ļautu cilvēkam pilnībā realizēt savu potenciālu dzīves laiku. Un tās smadzenes tam cilvēkam aug lēni. Mēs esam izveidot par tādu struktūru, ka smadzenes ir pats svarīgākais. Un līdz ar to bērns var jau pats ražot bērnus. Pubertātes vecumā jau viņam ir ļoti veiksmīgas dzimums šūnas, bet smadzenes attīstās līdz 25 gadu vecumam. Nu, tātad varbūt pat ilgāk dažs, un mēs to varam ar datoru tomogrāfiju, gan ar magnētisko rezonanci redzēt, cik tas viss notiek tā šī pasaulē. Un īpaši priekšējā daiva, kas atbild par mūsu svarīgākajām kognitīvajām funkcijām, ļauj pieņemt lēmumus izsvērt.
Nu, tā attīstās diezgan vēlu, un arī tāds limbiskās šūnas papildinās salīdzinoši lēni. Un tādēļ mēs varam teikt tā, ja cilvēks kļūst par atkarību, tad viņš kļūst tajā vecumā. Patiesībā visi smēķētāji uzsāk smēķēt, kamēr smadzenes attīstās. Jo tie, kas sāk smēķēt pēc 30, pēc 50, ir milzīgs retums. Tieši tāpat ar alkoholu. Ja cilvēks nav smēķējis līdz 25 gadiem regulāri, tad viņš par alkoholiķu izveidojās. Nu, izveidojās meitenēm, bet vairāk raksturīgas sievietes. Vieglāk var iekrist, nu, būt līdzatkarīgs vīra dzeršanai, bet principā tomēr cilvēkam no tās alkohola, narkotiku, smēķēšanas līgas būtu jātiek brīvam līdz 25 gadiem. Nu, un tad pieaugušo uzdevums būtu nepieļaut, lai bērni sāk smēķēt, bērni sāk dzert, bērni sāk lietot narkotikas vielas. Un pietiekami ilgi bērni, es tiešām saku, ka ir 25 gadiem. Nu, tātad tas mūsu uzdevums būtu nedomāt tik daudz par tiem, kas pašlaik tojās aknu cirozē, aknu vēzim, insultam, infarktam, nu visu to, ko vēl labi izdara alkohola pārmēru lietošanu, ja mēs varētu domāt mazāk, bet mums būtu jādomā Latvijā par bērnu aizsardzību no alkohola, bērnu aizsardzību no tabakas, bērnu aizsardzību no narkotikām. Un tādēļ es to gribu teikt, nu, tas, ka pieaugušie dzer, tas ir slikti, tas attiecās uz ekonomiku, slikti strādā, tas attiecās uz kognitīvām spējām, slikti vada automašīnu, viņi bīstami, viņi bieži izdara pašnāvības, ir vesela virkne citādi lieta, kas nāk līdz ar alkoholismu, bet valsts rūpei, pagasta rūpei, novada rūpei būtu jābūt bērniem. Un vislabākā metode, kādā veidā bērni varētu izvairīties no liekas dzeršanas, neapšaubām ir sporta katru dienu, reizi dienā, ar sacensību elementiem, ar spējām nepārtraukt salīdzināt sevi ar citiem, ar spējām virzīties sportā uz priekšu, nu, tad tas būtu tas mērķis, kādā veidā mēs zināmu daļu no bērniem spējam, nu, nepieļaut, ka viņi kļūst par. Jā, bet tu jau atkal rungai otras gals, ka ļoti daudz daktari dod atbrīvojumus no sportiem. Mums ir Tāpat gadžetu lietošanas, kad cilvēki vienkārši sēž un nekustās. Gadžetiem, varbūt atgriezīsimies pie pirms sporta atbrīvojumiem, tas ir baiss. Nu, diemžēl mēs esam tādi, kādi esam. Mēs nākam no Padomju Savienības un liela daļa no tā laika filozofijas teica, uzteicies, tas ir pret veselību. Nu, tajā laikā, ja bija iesnas vai temperatūra, tika gulēt, gar karstu tēju, apsenca siltu deķīti. Nu, tagad mēs bieži vien sakām, ka svarīgākais ir uzteicies katru dienu, svarīgākais ir norūdīties, svarīgākais ir normāli ēst un daudz cits. Tad, pirmkārt, ir grūti strādāt ar kolēģiem, kur joprojām dod atbrīvojumus. Pie tam viņiem ir bail no mamām, bet man ir tāds piemērs. Nu, tas piemērs ir, ka Latvijā principā jau visas skolas mēģina nodrošināt bērnu peldēt apmā. Bet tikai kaut kādi 18% no bērniem iemācās peldēt. Kāpēc? Tāpēc, ka vecāki atbrīvo viņus, ārsts saka, klorstenī, ūdenī un daudz kas cits. Tā rezultātā bērni nemāk peldēt un noslīgt. Latvijā slīkst visvairāk visā Eiropā. Tad, ko mēs gribam sasniegt? Vai viņi noslīkst, vai mēs izliekamies, ka viņiem ir kaut kādas problēmas? Izliekamies, ka viņiem ir kaut kādas problēmas. Tad mēs nemākam. Atgriežoties pie... Nu, tas ir tāpat, tas tieši tāpat. Jā, atgriežoties pie... Klausos uz kaut kā par to. Internets varētu būt nedaudz bremzēts. Pie tēmas atgriežoties, vai tie vecāki, kas paši iepazīstina bērnus nelielās devās ar alkoholu, viņi dara pareizi vai nepareizi?
Nē, nu, tur ir tieši tā nelaime, ka mēs augam vidē, kurā mēs augam. Un tātad šī vide ir vai nu vecāki, vai skolotāji. Nu, ja skolā fizikas skolotājs smēķē, tad skolā ir diezgan grūti paskaidrot, ka bērniem nav jāsaka. Ja skolā skolotāji ir esmas mazkustīgas un vienīgais viņas sapnis, lai bērni sadodās rokā un iet starpbrīdī gaitenī pa apli un runā iespējams tos, tad sagaidīt, ka katru dienu izkultūras sporta nodarbības atteiksies no sociālo ziņu tukšu pļāpāšanas, tā vietā jāliekot aktīvu sporta nodarbību, šādas iespējas ir relatīvi maz. Un tieši tāpat ir ar neviens dakteris, kurš pats smēķē, nevar iestāstīt savam pacientam nesmēķēt, neviens ārsts, kurš met pa lampu, nevar iestāstīt saviem pacientiem, cik dzert ir ļoti, ļoti kaitīgi, bet tajā pašā laikā, ja vecāki dara vienu vai otru lietu, tad viņa ietekme uz bērnu ir daudz lielāka nekā šim dakterim, ko viņš redz reti, vai skolas direktorei, kur viņš iespējams redz reti. Tad mēs paliekam pie tā, ka vecāku dzeršana, vecāku smēķēšana, vecāku aizraušanās ar azartspēlēm un vēl dažas citas atkarības ir vislielākais un visvaļējākais ceļš uz bērnu. Ja, kādu piemēru parādi tā dzīvo, vai ne? Lielā mērā, jā. Teiksim, ir, protams, zināms, ka meitenes šo tapu iet mazliet retāk. Nu, viņas spēja nodiferencēt, kad viņām tas nav īstais ceļš, bet puišiem, kuriem vēl ir pie tam arī tāda diezgan negatīva bara tendence, kurā barā bieži vien vismaz tajā vecumā līderis apdzer pats, smēķē pats, lieto narkotikas, tur ir sarežģīti. Vienīgā metode, ļoti labi der, atkal treniņš pie laba trenera. Ja tas ir kā diena, ja nav laika dzert un aiziet par to. Bet kāpēc ir tāda tendence? Jā, sievietes it kā māk, laikam, izdzīvošanās un pašsaglabāšanās instinkts parāda, ka tas nav vērtīgi, bet kāpēc sievietes, kuras lieto alkoholu, viņām ir vairāk tendence ātrāk kļūt par alkoholiķiem, kaut kāda organisma īpatnība, kas to izraisa? Viens otru, man ir kādi 110 kilogrāmi, jums kādi 70. Tātad devas arī ir atšķirīgas, ar kurām mēs varētu kļūt atkarīgi. Otrs ir, jā, sievietes, ja viņas aiziet par to ceļu, viņām ātrāk kļūst atkarīgas, vairāk kļūst atkarīgas un ātrāk aiziet, bet salīdzinoši šos sieviešu skaits ir mazāks, un pateicoties alkohola lietošanai, sievietes Latvijā dzīvo, piemēram, par 10 gadiem vismaz ilgāk nekā vīrieši. Uz tiem, kuriem nav augstākās izglītības, uz tiem šī atšķirība vēl lielāka. Vīrieši dzīvo 20 gadus īsāku mūžu nekā sievietes, pateicoties galvenokārt neveselīgai dzīves uztverei, kur ir ļoti liela nozīme arī tai tēmai, par ko mēs šodien runājam. Jā. Kāpēc alkoholiķa ģimenes locekļi tiek dēvēti par līdzatkarīgajiem? Viņam vai vēl tādi kļūst. Diemžēl, vai nu viņam ir jāpasaka kaut kas radikāls jādara, vai pretējā gadījumā. Viņi glābi savu otro pusi, un viņi kaut kādā mērā aiziet par šo pašu tapu. Nē, citreiz ir tā, ka nelieto to alkoholu, bet tāpat ir līdzatkarīgs. Jā, protams, bet tādēļ arī īsti narkoloģiska palīdzība pie doktora Jāzepa Korsaka uzreiz visai. Vai kāds cilvēks no malas var palīdzēt alkoholiķim saprast, ka viņam ir problēmas ar alkoholu?
Vai tas tikai vienīgi cilvēka paša rokās jānonāk pie tāda secinājuma? Jāatbalsta viņš ir vienmēr, bet lēmums jāpieņem paši. Tā kā metodas samazināt alkohola lietošanu ir ļoti reta. Tad gribētu teikt, ka patiesībā alkohols vai jāatmet, vai arī jāpaliek par alkoholu. Nu, alkohols, jebkurā gadījumā, mēs varam baidīt. Mēs baidām cilvēkus ar to, ka viņam viss var notikt. Un mēs sakam, redz, pasauli pierādījis, ka kaut kādas dažas vēžas izraisa alkohols, bet tā pārāk nebīstās no tā vēža. Tas liekas tālu un nenopietni. Tāpat apņu cirozi nav labi saprotam līdz tam brīdim, ka tuvākajiem kaimiņam ir vēders kā bumbu, viņš knapi dzeš, kamēr viņi aizved pie mācītāji, pie mācītāji jau pēdējā. Jā. Bet kāpēc tieši nonākot aci pret aci ar nāves briesmām cilvēks beidzot spēja pieņemt to lēmumu, ka viņš tomēr alkoholu viņam nedrīkst lietot? Pavēlu. Bet tas nāves briesmas, tad, kad alkoholu izraisīto slimību nāves briesmas, tās visi hroniskas slimības gribās atpakaļ ceļu. Un būtībā būtu laicīgi jāsaprot un jāapstājas. Nē, patiesībā nevajadzētu sākt. Patīs uzdevums būtu ieguldīt līdzekļus, lai jaunieši nesāk. Mums uzdevums nav viss glābt, bet mūsu uzdevums ir nepieļaut to, lai sāk. Jā. Kurā brīdī tāda neregulāra iedzeršana var kļūt par alkoholismu? Pateikt, cilvēks ļoti sarežģīti būtu. To nosaka, kad viņa ģēni. Ir dažādas attieksmes pret atkarībām. Cilvēki, kas visu mūžu var diezgan mierīgi četros svētkos un pa vakariem iedzer pa lāsēm, tā viņš arī nodzīvo skaistu garu mūžu. Viņam aknis pietiekami daudz ražo, teiksim, vielas, ferments, kas noārda alkoholu diezgan labi spēj to tolerēt. Cilvēkam tas tā nav, viņš ātrāk kļūst atkarīgs. Bet jebkurā gadījumā atkarības iet rokā. Nav tā, ka cilvēkam, kurš būtu viņš bērnībā kļūst atkarīgs no datorspēlēm, vietālruņa, elektroniskām cigaretēm, vēl kaut kā, tad nāk vai vēl, viņam pārējās atkarības izpaužās, kas bieži vien ir lielās azartspēles, alkohols vai pat. Jā. Un kā izpaužas slēptais alkoholisms? Ir dzirdēts, ka cilvēki, piemēram, vakarā lieto alkoholu tik, lai viņi varētu aiziet uz darbu, lai bērnus varētu uz skolu un bērnu dārzu aizvest, un atkal viņi nonāk mājās, un atkal viņi ir pie tās savas vīna pudeles. Jā, bet Īpaši izteiktas. Tā man tāda kontrolētais alkoholisms. Kontrolēts, viņš ir absolūti nekontrolēts. Tas, vai viņš to dara publiski rogā vai mazāk publiski mājās, tam nav nekādas nozīmes. Jebkurā gadījumā es nezinu, tad jēdziens slēptais. Ja es gribētu teikt, alkoholisms. Cilvēks katru dienu saka, ka alkoholisms. Jā, tikai situācijas, ka kautrējas parādīt, ka grib iedzert. Jā, tad bieži vien tas līdzatkarīgais dara visu, lai viņš neparādītos šādā veidā tautiņos. Bet jebkurā gadījumā ir tā, ka tas alkohols ir globāli vissenākais antidepresants. Cilvēki, kad 10,000 gadu atpakaļ feniķieši jau ražoja alu, un pirms mums ir, un iespējams vēl vecāki. Es domāju, ka neandertālieši arī pamanījās no kaut kādiem cukuriem, kaut kādus raudzētus dzērienes radīt.
Tā kā cilvēki meklēja kaut kādu veidu, kā cīnīties pret depresiju vai nomākt garstāvokli vai stresu, nu, tad zobenzobu tīģeris skrējis pakaļ, tad viņi to stresu izlādējis, bet ja nu ilgi sēdējis kaut kādā bastā un nebija ticis pie gaisa, bija nervos. Nu, tad viņš meklēja kaut kādu atrisinājumu, kaut kādu antidepresantu. Nu, redziet, un tā lielā problēma alkoholam kā antidepresantam viņš rada pierašanu. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs aicinām depresiju ārstēt pie psihiatra vai pie ģimenes ārsta ar antidepresantiem, tādēļ, ka šie medikamenti nerada pierašanu. Alkohols kā antidepresants ir ļoti vilinošs, bet ļoti smagām sekām. Un būtībā, ja alkoholiķis saka, ka viņam ir depresija un viņš ārstē depresiju, tad, nu, ka viņam paliek vieglāk, ka tā depresija lietojot alkoholu, viņš gluži neārstē. Vai tā viņam ir tiešām depresija, vai viņš vienkārši to savu alkoholismu tā kā attaisno ar tiem tekstiem? Labākais loks. Kurā gadījumā viņam gan šī depresija pieaug no tā alkohola, jo tad mirklī, ka tas alkohols iziet viņam depresijas, bet dziļāk, gan no otras puses viņam tas alkoholisms rada arī citas problēmas, kas padziļina viņu, nu, teiksim, nomāca viņu smadzeņu darbību, samazina kognitīvās spējas pieņemt lēmumus. Jā, un tas varētu būt tad arī saistīts ar tiem daudzajiem nelaimes gadījumiem, kas notiek alkohola ietekmē, piemēram, autoavārijas, noslīkšanas, ūdens tilpnēs, dažādas citas pārgalvības. Jā, tā ir lielākoties noslīgst jauni cilvēki. Un tie noslīgst pārgalvības dēļ, protams, visiem viņiem ir mazliet klāt alkohols, un drīz visiem, kas tiek izcelt no ūdens tilpnēm, kaut kādā devā alkohols ir lielākā vai mazākā, vai ļoti dzēras, vai maz dzēras, bet ja kurā gadījumā alkohols viņiem traucē izvērtēt situāciju. Viens otrkārt alkohols mazina viņu spējas glābties. Cilvēks nespēja koncentrēties, lai izglābtos. Līdz seklumam ir daži metri, bet nespēja to nokoncentrēties. Tas attiecās uz autobraukšanu dzērumā. Nu, ir tā, ka ir tāds viedoklis, ka līdz kaut kādām pavisam mazām daļām cilvēkam koncentrēšanās spēja pieaug, bet nogurums iestājas daudz ātrāk. Tad cilvēks iespējams ir tie, kas iedzertu vienu glāzi un saka, ka viņš brauc labāk, viņš ātrāk nogurst un ātrāk nonāk pie situācijas, kurā viņš pieņem nepareizu lēmumu. Pārgalvība būtu pateikt, cik lielā mērā, bet es domāju, ka tieši fizioloģiski procesi, kas neļauj cilvēkam precīzi reaģēt, precīzi pieņemt lēmumus. Nu, iebraukt pretējā joslā, tā bieži nav pārgalvības. Vienkārši fizioloģisks stāvoklis, kurā tu vairs nevar vadīt stūri. Nu, 5 ir diezgan daudz. Jā. Es teiktu, 0,3 vēl būtu tā. Cik, bet 0,5 ir diezgan daudz. Un būtībā alkohols sanāk arī bloķē to sajūtu, ka tas ir bīstami, vai ne? Nu, lielā mērā jā. Protams, cilvēks iedzer un tad brauc ātrāk. Viņam pašam liekas, ka viņš brauc efektīvāk. Tas ir tāds nav. Nu, pie tam mēs zinām, ka liela daļa no tiem, kas iet bojā ar alkoholu pie stūres vai citiem izsauc nāvi, nobrauc vai ieskrien kādā citā, mēs zinām, ka tie jau ir atkārtot bieži patiesi. Un tas ir, teiksim, ja cilvēks vienreiz pieķers pie stūres, mūsu uzdevums ar alkoholu lielām devām, nu, mūsu uzdevums būs viņam palīdzēt nepiesaisties pie stūres vairs nekad.
Jā, un bieži vien ir ja kompānija, un ja viņi visi ir lietojuši alkoholu, tad visiem ir daudz drosmes, un vairs nav neviena drosmīgāka, kurš pateiks, hei, nebraucam, paliekam mājās. Jā, nav tā. Jā, un arī vēl bieži vien ir tā, ka cilvēks mierīgs, kamēr viņš lieto alkoholu, paliek tāds nemierīgs, un tad, kad jau vairs nevar paiet, tad viņš var tikai braukt ar automašīnu. Tādi arī dzīves piemēri mums ir. Jā, pieļauju, ka to viss atbrauc mājās, izkrīt no traktora. Vēl līdz mājai nevar aiziet. Tā ir. Varbūt mēs varam arī nedaudz papildināt tēmu par tām cigaretēm, ko mums tātad nevis tās parastās, ko mēs ierasti zinām, bet tās, kas tie uz plasmasas stūbiņās. Kas tas ir? Vai tas ir kaitīgāk kā vienkārši cigarete vai kaut kas labāks? Kāda tam ir ietekme uz mūsu organismu? Nu, man tāda klasiski viedokļi, protams, par darbu, ir mazāk, kā parasti cigaretē, bet Kristīna deva parasti lielāk, cilvēks parasti savāc vairāk viens mēģinājums deva nekā vairākām cigaretēm. Man draugs, kolēģis, profesors Mozes parasti saka, ka mēs varam salīdzināt parastās cigaretes smēķēšanu ar elektroniskās cigaretes smēķēšanu, kā būtu izkrist no 9. vai no 10. stāva. Rezultāts, acīm redzot, ir vienāds. Bet, nu, tad es gribu teikt, ka mums ir jāuzmanās vienlīdz no vienām. Kāpēc es esmu ļoti agresīvi noskaņots pret elektroniskām cigaretēm? Es esmu noskaņots galvenokārt tādēļ, ka tie ir vārti uz jebkuru smēķēšanu un uz jebkuru atkarību. Otrkārt, ļoti daudz šajās elektroniskajās cigaretēs vai kapsējumā tabakām tiek pievienotas dažādas aktīvas vielas, narkotiskas vielas, THC no kanabisa un daudz, par ko mēs nenojaušam. Līdz ar to bērni saņem pirmo devu, paši nezinot, ka viņi saņem šo devu ar narkotikām. Viņš sakot, šīs bija baigi labas. Tās, ko es no telegramu dabūju, tas bija baigi labā sajūta. Nākošreiz viņš vēl bez tām nevar iztikt, un tā viņš vienam kļūt pa nakumā. Tas, kas attiecas uz cigareti, cigareti ir tas iemesls, kāpēc viens normāls smēķētājs dzīvo 20 gadus īsāk, nekā nesmēķētājs. Mēs varētu vienkārši teikt, cigarešu tirgotājs, cigarešu ražotājs ir slikts. Tā ir milzīga industrija ar neiedomājumu lielām naudām, ar neiedomājumu pieredzi. Viņi spēja noalgot izcils advokātus, piemēram, profesors Alvils Trams, labākais un spēcīgākais Latvijas laušu ārsts, atļāvās parādīt, ka šis salds vienkārši rīkojās nelikumīgi. Tie momentāli viņi iesūdzēja tiesā. Skaidri zinot, ka tiesa zaudēs, ka būs jāsamaksā kaut kāda kompensācija, bet viņš šo profesoru racināja kaut kādus 2 gadus pēc tā tiesa. Līdz ar to profesors vairs izmisumā nemēģina karot ar tabakas industriju, viņš zina, ka viņi vienkārši viņam neļaus dzīvot. Tāpat nav jau šaubu, ka viņš būtu vinnējis tiesu, un ja nebūtu vinnējis šeit, tad ļoti līdzīgas situācijas ir Eiropas tiesām. Bet viņiem ir bezgalīgi daudz naudas. Viņi visu laiku portālos atrod dažādas cilvēkus, kas saka, ja mēs aizliegsim šīs cigaretes, tad nonāks no melnā tirgus cigaretes, un tad būs sliktākas viņas un mazāk kvalitīvas. Mana viedokļa ir pilnīgi vienalga, kādas cigaretes cilvēks smēķē. Vai tās, kas ir Daugavu atlabinātas ar plosu Baltkrievijas, vai tās, kuras ir nopirktas centrāla tirgu, vai tās, kas ir ražotas smalkā Eiropas firmā un smalka aptītas, visādi citādi labi iesaiņotas. Visas viņas ir labklājības līdzekļus. Šādi, kā vēlu cilvēku noved līdz bēzim vai
Jā. Un būtībā cilvēkiem šādu izaicinājumu ir ļoti daudz. Mums cigarešu industrija uzmācas, lai mēs pērkam, tērējam, esam atkarīgi. Alkohola industrija atkal uzmācas, lai mēs pērkam, tērējam, cik jauki relaksēties, iedzerot kādu glāzi. Un tāpat arī sanāk, ka zāļu industrija mums lielā mērā arī uzmācas. Mēs vairs nemākam salasīt tējiņu tepat pie mājas, kas mums aug. Mums vajag tūlītēju efektu, iedzert vienu zālīti un tabletīti, un mums visas sāpes noņem, visas kaitas izbeidzas, vai ne? Ļoti daudz draudu, no kā izvairīties. Jā, es varētu teikt, ka šī jūsu atziņa nāk no jūsu jaunības. Jo patiesībā zāļu industrija tiešām ir izdarījis milzīgs soļus, un Latvijas iedzīvotāji, piemēram, ar 90. gadu dzīvo šobrīd 12, 13 gadus ilgāku mūžu, un mēs dzīvojam veselīgāku mūžu. Un zāles jau nav svarīgs jūsu vecumā. Patiesībā tās zāles svarīgas cilvēkam mūža beigās, viņam ir kroniskas slimības. Tās zāles, ko lieto pret vēzi, ir 100 reizes dārgākas nekā tās, ko lieto pret galvas sāpēm. Tā kā es gribu teikt, ka zāļu industrija, atšķirībā no iepriekš minētajām, ir korekta, un viņi tiešām ir... Mazliet neitrāli. Jā, tā kā es viņas nekādīgi neliktu kopā. Cits stāsts iespējams, ka arī zāļu industrija šobrīd nezinām iemeslu dēļ aizraujās tikai retavu slimību ļoti dārgām zālēm, ļoti dārgām ir, es zinu, slimības, kurās viena deva ir apmēram 3 miljonu vērts, ko viņi Latvijas nekad nevarēs atļauties. Tātad viņi nenodarbojas, piemēram, jauna antibiotika izstrāde, kas mums būs visiem liels problēmas ar antibakteriālu rezistenci tuvākos gados. Ir, protams, zāļu industrijai vesela virkni problēmu. Arī zāļu industrija ir pelnīt, arī zāļu industrijā mēs redzam karteļu pazīmes, arī zāļu industrijā mēs redzam, ka zāles, piemēram, lielās valstīs, kur ir liels tirgus, viņi saņem lētāk nekā mazas valstis ar mazu tirgu. Ir vesela virkni problēma, bet nevajadzētu likt kopā to, kas nav kopā liekams. Tabaku, alkoholu, narkotikas, bet zāles. Jā. Dzīvojot Rīgā, ikdienā nācās saskarties arī ar narkoloģijas lietām, piemēram, redzēt cilvēkus, kas ar šķircēm uz ielas sēž, vai tajos laikos, kad bija tikko spaiss parādījies, un uz katra stūra bija spaisa bodītes. Un likās, ka laukos mums tā diezgan mierīgi un neko neredz, bet laikam šorīt rīta panorāmā jūs runājāt, ka laukos kaut kur piepilsētā garāžā gatavoja narkotikas kaut kur tālu no mums, no Dekšāriem. Jā, tas bija, es teikšu tā, es neteikšu vietu, bet 60 kilometri apmēram, bet tā varētu teikt. Es tā domāju, 60 kilometri, jā. Vairāk virzienā uz austrumu. Redziet, tā lieta ir tāda, ka agrāk viss narkotikas galvenokārt mēs ieguvām no dabas produktiem, vai tā bija no kaņepes nāca THC, un tad mēs viņu saucām par kanabis, vai tad tie bija produkti, kurus no kokaīnam līdzīgiem, no kokas augiem iegūst panāca kokaīnu, bet Eiropa, ko šņauc. Jebkurā gadījumā tie apreibināšanās produkti nāca no dabas produktu. Šobrīd situācija reāli mainās. Pasaulē zināms, ka 15,000 vielas, kuras rada dažādu veidu atkarības un dažādu veidu kaifu. Un šīs vielas sintezēt tiešām nav grūti. Bieži vien sintezē cilvēki ar teiksim, kaut kādu ķīmiķu zināšanām, protams, tur jābūt, bet jebkurā gadījumā šādas fentanila atrasinājumi, kas būtu sintētiski opioīdi, dažādi pašlaik amfetamīna atrasinājumi, kas būtu dažādā veidā psihostimulatori, būtu dažādas kombinācijas nāk parādās. Un viņas ir salīdzinoši lētas, viņas ir tabletētas, viņas nav jāšpricē vairs. Tādēļ tas mūsu lauks
paliek sarežģīti. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas lauks bija tāds, kāds viņš bija pirms gadiem 5. Pašlaik, piemēram, arī pašā Afganistānā agrāk bija milzīgi opija magoņu lauki, tie visi ir kaut kā nopļauti. 92% mazāk tas ir pašlaik tāds opija magoņas Afganistānam. Tad viņām vairs nav pieprasījums. Mēs to pieprasījumu sasniedza lētākām vielām, tabletētām, un tas nonāk visos klubos un visos naktslokālos un visādās ballītēs un īpaši caur tādu Telegram kanālu. Cilvēki tur nāk atrod. Un būtībā ar tām sintētiskajām vielām un tām taču vieglāk ir pārdozēt, nekā vienkārši tēju uzdzerot. Jā, es nevaru pateikt, vai vieglāk, es esmu redzējis savā mūžā kā anesteziologs, reanimatologs, ļoti daudz pārdozēšanas arī ar opiju magoniem un dažādām citām lietām. Nav tā, ka ar to netika pārdozēts. Es pieļauju, ka tie, kas ražo, tie vispār nesaprot lādu, ko viņi ražo. Un bieži vien viņi, izmainot kaut kādu pavisam nelielu, piemēram, OH grupu, vai izteicot kaut kādu mazliet citu analogu, mēs panākam pilnīgi citu efektu, un mēs nezinām, cik lielu devu cilvēkam varētu būt nāvējoši. Tad, pat mums tiesmed eksperti dažreiz nevar saprast, ko tas cilvēks kopā ir salietojies, tur ir vesels kokteils. Un iespējams, ka tas veselais kokteils ir bijis salikts 2-3 tabletēs. Tā kā dažreiz pietiek ļoti mazām devām. Skaidri atceros gadījumus. Es jautāju saviem kolēģiem tiesas ekspertiem, kas par bija, viņš saka, mēs visu nemaz nevaram pateikt. Nav jau mums tās metodas nav tādas, lai mēs 100% visu varētu pateikt, ka šajā tabletē ir pa dārgi. Bet par kaņepēm runājot par to kanabis, tās, ko mums dārzos laukos audzē, tas taču nav tās kaņepes, kur iegūst šo vielu, ko jūs nosaucāt. Piemēram, mēs vispār dekšķērs esam diezgan populārs. Mums ir narkobaronesi, kam policija izrāva parastās kaņepes, no kā kaņepju sviestu taisīja. Tāpat mums ir obeliska farma, un viņi ir tādi sašatuši, ka viņiem taisās aizliegt gatavot tēju kaņepju. Jā, es arī nezinu, kāpēc viņiem būtu jāgatavo kaņepju tēju. Es domāju, ka liepziet tēju un citas tējas no sliktāk, Jā, tas zināmā mērā ir atkoms. Es pilnībā saprotu kaņepju audzēšanu Latvijas apstākļos priekš mājas siltināšanas, priekš ķiedralielām. Ir vesela virkne produktus, kurš tādā veidā var kaut pilnīgi cits. Par to mēs pateikt nevar. Viss tas, kas aug podniņos, tas jau ir selekcionāts darbs. Tas, kas pirms kaut kādiem gadiem daudziem bija podiņa audzēts, viņam bija kāds, 2-3% THC, tad tagad viņam ir pār pa 20%. Viņi jebkurā gadījumā ir jau izselekcionēti daudz kaitīgāk. Es teiktu, es rautu arī laukā, jūs kundzītei tās kaņepītes no tiem podiņiem. Neticu. Agru vai vēl tur ir cits apstākļs. Mums ir pietiekami daudz arī citu lietu, ko mēs varam ar sviestu lietot. Mums ir pietiekami daudz dažādi ēdmaņi. Mums nevajadzētu mēģināt grāmstīties ar lietām, kas jebkurā gadījumā būtu bīstams. Jā. Apiņa kungam ir kompliments no mūsu klausītāja, kas mums ir pievienojies. Paldies! Vienmēr, kad redzu Pēteru Apiņa kungu, es ar pateicību atceros savu ļoti jauko skolotāju un vēlāk kolēģi Silviju Apīni. Paldies! Jā, tā ir mana mamma. Mana mamma bija veterinārs kārts. Tēvs arī bija veterinārs kārts. Liela daļa no Latgales veterinārārstiem, acīm redzot,
Viss ir mans mammas skolnieki. Jā. Pēteri, paldies jums par interesanto sarunu. Ceru, ka kādam likām aizdomāties. Un šis ir viens no raidījumiem ciklā par dažādām drošības tēmām. Un būtībā alkohols un arī skaidrais saprāts mums dažādās drošības situācijās ir nepieciešams, lai mēs spētu pieņemt atbildīgus lēmumus un rīkoties krīzes situācijās. Ar skaidru prātu mēs labākas lietas varam izdarīt. Tātad paldies, Pēteri, jums par sarunu. Un tad cerams, ka klausītāji dos kādu atgriezenisko saiti, kā būs saruna patikusi, un tad uz tikšanos citā reizē. Paldies! Varam iet to.